esmu dzimis, audzis un līdzšinējo mūžu nodzīvojis Rīgas pilsētas centrā. Rīgas pilsētas centrs ir tā pasaule, kuru es saprotu, kuru es redzu, kas man ir ārkārtīgi mīļa un ārkārtīgi svarīga. Un man šīs dienas stāstījums varbūt nav nekāds tāds stāsts ar skaidru un saprotamu sākumu un beigu daļu. Tas varbūt ir kaut kāds tāds fragments no daudziem stāstiem par manu pilsētu, par manu Rīgu. Tas mans uzstādījums tajā brīdī, kad Nēls man uzaicināja, bija tāds, ka īstenībā jau nekādas tādas vienas skaidrs vai saprotams Rīgas nav. Mēs droši vien varam vienoties, ka mums ir viens mērs, es atvainojos, Ķirškungs, es jūs vairāk šodien nepieminēšu, nekā daudz vairāk kopēji mums iespējams pilsētā īstenībā nemaz arī nav. Un es tikko klausījos Vanaga kunga brīnišķīgo priekšlasījumu un pārsteidzošā kārtā sapratu, ka mēs esam akurāti bijuši kaimiņi ārkārtīgi ilgu laiku. Viens otru neesam pazinuši un mūsu viedokļi vai uzskati vai redzējums par pilsētu ir, es teiktu, daudzās sadaļās, maigi izsakoties pretējs, vai vismaz es varētu teikt, ka nesaskan. Bet par pašu pilsētu vai par to, kā es mēģināšu vai centīšos šīs sarunas ietvarā runāt, skaidrs, ka ir nepieciešama kāda metode, kā pilsētu ieraudzīt. Es šeit izmantošu pavisam vienkāršotu vai vienkāršu mums visiem iespējams pazīstamu seno romiešu izpratni par pilsētu. Savulaik tā bija vienkārši nometne, kastrum, varbūt pastāvīga nometne, kastrum statīva. Es neiedziļināšos visās tajās daudzajās detaļās, kas tajā nometnē atradās, bet ir skaidrs, ka tajā nometnē bija kādas pāris ārkārtīgi būtiskas iezīmes, proti, tai bija kaut kādas noteiktas robežas, bija divas galvenās ielas, tātad ziemeļu rietumu iela, kas bija Kardo, austrumu, ziemeļu dienvidu iela, kas bija Kardo, austrumu rietumu iela Dekumanus, tad bija kaut kāda galvenā ēka, kur dzīvoja pretors, jeb pretorija. Droši vien bija arī vēl kaut kas tam līdzīgs, bet nezinu, vai tas šajā sarunā vai šajā dienā ir ārkārtīgi svarīgi. Un tad ir vēl kāda lieta, par ko es gribētu šajā sadaļā vai šajā sākuma posmā jums paskaidrot, ka katrs, kurš ierauga kādu nebūtu attēlu, karti vai schēmu, kaut kādā veidā saprot, kā uz to raudzīties. Proti, mēs esam ieraduši, vai vismaz lielties, mums ir ieraduši mūsu pilsētu redzēt šādā te veidā, kur kaut kādi noteiktie vai sadomātie ziemeļi ir augšā, tad ir visādas citādas debesis puses, kur ir pieņēmus, ka tām ir jāatrodās tur vai varbūt kaut kur citur. Man Rīgas karta pavisam droši ir novietot šādā veidā, proti augša. Es nezinu, vai tie ir ziemeļi, bet katrā ziņā augša ir ārkārtīgi saistīta ar Brīvības ielu, proti augša ir tur, uz kurien Brīvības iela virzās, un apakš ir savukārt atkal tas punkts, no kurienes Brīvības iela nāk. Kāpēc es par to tā runāju un kāpēc manā apziņā Rīgas karte vai Rīgas pilsēta kopumā ir koncentrēta ap Brīvības ielu un kāpēc man ir tik svarīgi to ieraudzīt kaut kādā īpašā veidā, tāpēc, ka Brīvības ielas 62. namā, tā ir vieta, kas atrodas pretī Rīgas modēm. Es nezinu, cik mūsdienīgi šobrīd vēl ar vienu to vietu ir saukt par Rīgas modēm vai rajonu, kas ir saistīts ar Rīgas modēm, bet katrā ziņā 70. gados tas pavisam skaidri bija saprotams kā rajons, kurā atrodas Rīgas modes. Un tad, kad vakaros no kaut kādas jubilejas man paps ar mammu brauc mājās brīnišķīgajos gadījumos, kad tika izmantots taksis, tad tika vienkārši teikts, ka vediet mūs uz Rīgas modēm. Mūsdienās Rīgas modes ir izzudušas kā vietvārds, tomēr tā vieta man vēl ar vienu ir svarīga, jo Brīvības ielas, kā jau teicu, Brīvības ielas 62. namā kopš 1936. gada dzīvoja mana ģimene. Sākumā tā bija manas mammas ģimene, kas īrēja šo dzīvokli no vecās saimnieces, tad daudz dažādas varas, mani vecāki, pēc tam mūsu ģimene, mēs tur dzīvojam līdz pat 2007. gadam. Proti 72 garus gadus mēs nodzīvojam šajā vietā, un daudz stāsti, kas manā atmiņā vai manā galvā maisās, iespējams īstenībā nemaz nav manis piedzīvoti, bet ir manas ģimenes
vai varbūt manas dzimtas piedzīvoti. Kā jūs redzat, šeit es esmu apzīmējis apmēram to areālu, kas man tā kā ir licies vai liekas svarīgs. Un tas pārsteigums iepriekšējā lasītāja kontekstā bija tāds, ka mēs tiešām esam izrādījušies kaimiņi vismaz kaut kādā brīdī. Varbūt jūsu agrā jaunībā un man jau tādā brieduma gada periodā, bet katrā ziņā kaut kur mēs tur iespējams esam viens ar otru maisījušies. Vienīgais, ko es jums, Vanakungs, varētu novēlēt, apdzīt mūsu ģimeni, ja mēs tur nodzīvojam 72 gadus, jūs tikai 45, jums vēl ir ko piestrādāt, lai mani apdzītu vismaz šajā te kontekstā. Jā. Ja mēs runājam par to, kā tad to Rīgu var ieraudzīt, kāpēc karte ir novietota tādā vai savādākā veidā, to var ļoti skaidri redzēt šajā fotogrāfijā. Šī ir fotogrāfija akurāt no tā rajona, kurā es dzīvoju. Tātad tajā labajā pusē ir tas Brīvības ielas 62. nams, un kreisajā pusē nevar varbūt tik skaidri redzēt, bet atrodas Rīgas modes, līdz ar ko šis ir tas manas bērnības attēls nospiedums, un ir pavisam skaidrs, ka karte ir jānovieto tādā veidā, ka Brīvības iela iet uz augšu, un nekāda tāda pārdabisko diskusija arī man tādā dzīves kontekstā nav bijis, un jāsaka, ka es šajā izpratnē arī kādā brīdī neesmu bijis viettuļš, jo līdz pat 19. gadsimta otrai pusei cilvēki ierasti Rīgu redzēja šādā veidā. Es saprotu, ka tie cilvēki, kas dzīvoja 19. gadsimta otrajā pusē, vairs neatrodas šajā zālē, vismaz ne tādā redzamā formā, bet katrā ziņā ir patīkami, ka kāds kādreiz to Rīgu ir redzējis tāpatās kā es. Un par to pilsētu, ko es saprotu vai ieraugu vai atminu kā savu pilsētu esam. Kā jau teicu, mums pilsētas var nesatikties pat ārkārtīgi tuvu atrodoties, un visticamāk jau tas ir arī pavisam pareizi un saprotami, jo pilsēta jau iznevē ir ārkārtīgi liela. Ja mēs raugāmies vēlreiz tātad uz manu konkrēto pilsētu, tātad tie ir šie 9 kvartāli, tā ir tā mana nometne, šajā nometnē es jutos droši. Mani vecāki bija pilnīgi pārliecināti, ka, lai kur es atrastos šīs nometnes ietvarā, viņi mani vienmēr varēs atrast, un kāds vienmēr zinās, kur es esmu, kādā konkrētā brīdī aizgājis. Tas bija tāds tā kā ciemats, kurā dzīvoja visi mani draugi un paziņas, vidū atradās skola. Skaidrs, ka es zināju kaut kādu informāciju arī par apkārt esošajiem ciematiem, proti tie paziņas, kas dzīvoja pāri Brīvības ielai, savukārt mācījās 49. vidusskolā un arī rotēja ap šiem saviem 9 kvartāliem, savukārt tie mazliet slīpi uz leju mācījās 1. vidusskolā, savukārt tie slīpi uz augšu mācījās 50. vidusskolā un tam līdzīgi. Proti, tas bija tas areāls, un šī ir tā mana Rīga, un šis ir tas 81 kvartāls, ko es kā bērns biju spējīgs apzināt, ko es kā bērns sapratu, ko es kā bērns pazinu, un nekādas citas Rīgas manā apziņā īstenībā arī nebija un īsti jau arī nebija vajadzīgas. Ja mēs raudzītos tagad par tādu kopējo izpratni, kāda tad tā Rīga man veidojās, skaidrs, ka bija tas areāls, par kur es tagad runāju, tas bija tas mans 81 kvartāls. Viss bija koncentrēts ap Brīvības ielu, bija skaidrs, ka tur kaut kur augšā ir gaišs ceļš pie Omītes, lejā atradās rajons, kurš īstenībā tikai jaunmodīgi tiek saukts par Vecrīgu, agrāk to par Vecrīgu īstenībā nemaz tā arī nesauc, tā bija kaut kāda tāda bīstama, sagrūsi, es tagad, mana kungs ausis ciet, tāda, kur man īstenībā nemaz nelaida, un tālāk Vērmaņdārzes nekad nenokļuvu. Mēs zinājām, ka kaut kur tur labajā pusē augšā atrodas Grīziņkalns, kur varēja braukt, vizināties ar ragaviņām, labajā pusē ir kaut kādas pļavas, bet mēs tur nekad tā kā īsti negājām. Mums tika stāstīts, ka kaut kur atrodas kaut kādas mājas, kurā dzīvo cilvēki tādos tā kā putnu būros, bet tas viss bija tikai tāds nostāsts, un Pārdaugavā es nekad nebiju bijis. Pavisam skaidri, es Pārdaugavā pirmoreiz nokļuvu 1981. gadā, dodoties uz Rīgas Politehniskā institūta arhitektūras fakultātes zīmēšanas kursiem, un tas bija milzīgs pārsteigums, kad ir arī tāda pilsētas sadaļa, un īstenībā jau, ja mēs atminamies, tad 81. gadā jau īstenībā nemaz, vai 80. gados, vai
60. gadu beigās, par kuriem es tagad runāju, nekādi īsti jau uz to Pārdaugava arī nokļūt nevarēja, nekādu tiltu jau nebija, izņemot vienu. Protams, eksistēja Reizumis pontona tilts, kurš bija vairāk ciet nekā vaļā. Iet pār to, tā īsti neviens neriskēja, un tā vienīgā iespēja, protams, bija akmens tilts, ja toreiz tam bija kaut kāds cits nosaukums, Oktobra tilts, ja pareizi atminu, līdz ar ko nekāda tāda saikne Rīgai ar Pārdaugavu nebija, un Pārdaugavu nekāda Rīga arī nebija. Es jau kādā brīdī esmu teicis, ka pēc šādiem tekstiem man droši vien tur arī kādu brīdi rādīties nevajadzētu, bet tā ir, es atvainojos visiem pārdaugaviešiem un maniem draugiem no Agenskalna, tā ir tāda mana bērnības atmiņa, neko es tur tā īsti padarīt nevaru. Līdz ar ko, ja mēs raugāmies tādā Rīgas kontekstā, tad šis ir tas, ko es saprotu ar savu pilsētu un kā es šo Rīgu ieraugu. Lai nebūtu pārāk gari, es mazliet mēģināšu pastāstīt varbūt par to savu kvartālu vai par to savu dzīvi, kas tur tā kā varbūt kādā brīdī notika vai nenotika. Vēlreiz tātad šis ir tas kvartāls, kurš man bija un vēl ir vien ir ārkārtīgi svarīgs. Lai jums būtu grūtāk orientēties, es mēģināšu tā kā mainīt kartes. Pirmkārt, jau tās ir sagrieztas savādāk, nekā jūs esat ieraduši skatīties, plus vēl es arī tā kā mainīšu šo karšu atrašanās veidu, mēģinot stāstīt par tām takām vai ceļiem, kas man kaut kādā brīdī bija svarīgs. Tātad šeit ir mazliet neliels pārlielinājums, un šeit jau ir tāds tā kā trīsdimensiju attēls, kurā es esmu izvietojis tādu tā kā līniju, nosaucis to ar tādu smalku vārdu kā dekomānus. Protams, skaidrs, ka mums bērnībā bija kaut kādas pilsētas takas. Šī ir tā viena taka, ko es jau nosaucu par dekomānus. Vispirms man jāatzīst, kā uz ielām mēs tā īsti nekad nenokļuvām. Vienīgi tad, kad mamma mūs veda uz skolu, bet tas diezgan ātri beidzās, jo jaunais pilsētnieks jau bija apzinīgs, saprātīgs un nekādi īsti bīstamība arī nebija, jo bija jau jāpāriet pāri tikai vienai ielai, un mašīnas tajos laikos jau bija arī diezgan retums, kā jūs redzējāt arī pat no tās Brīvības ielas bildes. Proti, es izgāju no savu dzīvokļu, tad es pagriezos pa kreisi gar Džesīštantes logu. Džesīštante bija tāda tanti, kurai bija balts sunīts, kura sēdēja vienmēr pagalmā. Es viņas vārdu atceros visticamāk tāpēc, ka viņai patika mana māsa, nevis es, kas tajā bērnībā man likās ārkārtīgi nesaprotam. Tas varbūt ir arī tas iemesls, kāpēc pēc tik daudziem gadiem viņa ir šajā priekšnesumā nokļuvusi. Tad es devos iekšā pagalmā, kurā bija Aigara māja. Viņam patiesi bija privāta māja, koka māja. Brīvības ielas faktiski tādā pašā centra pagalmā ar savu dārziņu, savām ābelēm. Tad tur bija arī piena veikals. Jāatzīst gan, ka piena veikals atradās uz Brīvības un Lāčplēša ielas stūri, bet visi apkārtējie māju iedzīvotāji piena veikalā devās iekšā no pagāma. Līdz ar ko tā bija tā galvenā sociālā Twittera, Facebooka, Instagram un tam līdzīgu sociālo tīklu zona. Tad es devos tālāk cauri bērnu dārzam, cauri mājai, kurā bija 2 kaķi, kuri ārkārtīgi nepatika manam draugam Peķkam, bet patika, cik Peķka ļoti reti tur parādies, tad kaķi bija diezgan mierīgi. Kad viņi redzēja mani tur cauri ejam, tad es devos cauri mājai, kurā dzīvoja Daci. Ja man bija laiks, tad es uzkāpu pie Dacis 4. stāvā, paņēmu arī Daci. Mēs devāmies tālāk pār Stučkas ielai, cauri Dzērāju mājai. Es nezinu, kāpēc to sauc par Dzērāju māju. Man mamma teica, tu tikai dēļ viņi nekad neej tur gar to māju. Viņi, paldies Dievam, tā arī nekad neuzzināja, ka es īstenībā gandrīz katru rītu gāju cauri tai mājai. Un aiz tās mājas atradās tāds liels pagalms, kurā patiesi bija tur bija tādas 2 ābeles, kaut kāda ogulāja, bija lieli galdi, krēsni, un tur sēdēja, kad es nācu no skolas mājā, tur sēdēja cilvēki, kaut ko viņi tur tā kā darījās. Es nezinu, vai tiešām tie cilvēki bija dzērāji, bet ar šo tādu informācijas bagāžu, kas man ir šodien, es saprotu, ka tas tajā laikā bija Dailes teātra pagalms. Un tad tālāk es atteikšos savās improvizācijās doties. Tad cauri Dailes teātra darbnīcām, cauri bērnu pagalmām, pa šķirbu, cauri māju, ārā uz Ģertrūdas toreiz Markas ielu, un tad atpakaļ pagalmā, pirmajā pagalmā, kurā dzīvoja mans draugs, klases biedrs un sola biedrs Guntis, cauri otram pagalmam un brīnums skolā iekšā.
Neticēsiet, Rīgas Natālijas draudziņas 7. vidusskola tajā laikā atradās iekšpagalmā, pie kam 2. pagalmā. Jāsaka gan, ka tā ir arī oriģinālā skola, kas tur atradās diezgan ilgu laiku. Un es biju pārsteigts šobrīd raugoties Natālijas draudziņas mājaslapu, ka nekas nav minēts par to, ka tā oriģinālā skola īstenībā atradās iekšpagalmā, kurā es arī mācījos. Dīvainā kārtā Natālijas draudziņas skola par savu oriģinālo ēku uzskata to, kur viņi šobrīd atrodas. Līdz ar ko tās bija tas mans brīnišķīgais ceļš. Nu, kā jūs redzat no šīs te schēmas, īpaši izdevīgā pozīcijā atradās Guntis, jo viņš dzīvoja 1. stāvā. Jo ja viņa dzīvoklī bija no 1. iekšpagalma, tad viņa logi bija vērsti uz 2. iekšpagalmu, un viņš diezgan ātri saprata, ka izkāpjot pa logu, viņš uzreiz atrodas skolas pagalmā, un kāda iešana viņam nav vajadzīga. Līdz ar ko arī, ejot mājās no skolas, viņš iekāpa iekšā pa logu, un kamēr mēs izgājām cauri vārtrūmē, viņš jau sēdēja otrā pusē pie virtuves galda, nezinu, tur pankūks ar zemiņu zapti, ļoti labi noskatījās, kā mēs esam tikai sākuši savu ceļu mērot uz vājām. Bet, nu labi, tas bija tāds kaut kāds brīdis, kad mēs izmantojam šo ceļu, kas bija Dekumanus. Kā jau mēs zinām, impērija mēdz izstrādāt dažādas nepatīkamas lietas. Mūsu skola tika pārcelt uz vietu, kur pirms tam atradās 50. vidusskola. Šobrīd atrodas Rīgas Natālijas draudziņas 7. vidusskola. Skaidrs, ka mums savas takas bija jāmaina, bija jāmeklē kaut kādi jauni ceļi. Skaidrs, ka mēs tos arī diezgan ātri atradām. Vēl ar vienu mēs kartē vai satelīta attēlos varam noraudzīties vai ieraudzīt kaut kādu tādu brīnišķīgu zaļu pagalmu rindu, sākot no Ģertrūdas ielas. Tiesa gan tur tagad ir uzbūvēta māja, kurā kādreiz atradās Banka Baltija, bet tur arī bija tādas 2 koku mājas, brīnišķīgs pagalms, caur tam pagalmam. Nākošajā pagalmā pa Martas ielu iekšā, pēc tam atkal pa Engels ielu ārā, tad atkal iekšā nākamajā pagalmā un pāris ētai Hops skolā iekšā. Liekā skolā bija milzīgs parks. Līdz ar ko faktiski šī ir tā manas dzīves Kardo un Dekumanus, kurā es uzturējos ārkārtīgi ilgu laika periodu. Un ja mēs runājam par to, kādu es to Rīgu no tiem laikiem atceros, vai kā es to kopumā uztveru, tad tas noteikti nav šis attēls, kaut arī man tas ir pazīstams. Tas visticamāk kaut kādā veidā ir ieraugāms un atpazīstams šajās brīnišķīgajās šajā brīdī Māras Brašmanas bildēs, bet ir arī vēl vesela rinda ar autoriem, kas to ir mēģinājuši kaut kādā veidā attainot. Un noslēgumā man ir jāsaka, ka visi pilsētu telpu veidotāji, pilsētu plānotāji, urbānisti, pilsētu cilvēki pilsētnieki un visi tie, kuri sevi nosauc daudzos un dažādos vārdos un ārkārtīgi cīnās, brīnišķīgos vārdos, protams, un darbs, ko jūs darat, ir lielisks. Nepārprotiet, ja jūs kaut nedaudz no tās enerģijas, kuru jūs veltat, mēģinot attīrīt Rīgas pilsētas ielas no kaut kādām neattīrāmām lietām, ja jūs kaut nedaudz enerģijas veltītu vai vairāk enerģijas veltītu domām vai prātojumiem par to, ko darīt ar šiem te Rīgas pagalmiem, tad es domāju, ka tā būtu kaut kāda tāda milzīga lieta vai milzīgs pienesums Rīgas centram. Faktiski ar šo arī man ir jānoslēdz savus priekšlasījums. Tā vienīgā lieta, ko es gribēju piebilst, ka nebija jau tā, ka mēs tikai gājām un nācām arī no skolu, uz skolu vai no skolas. Skaidrs, ka mums bija arī kaut kāds brīvais laiks. Viena no lieliskām brīvā laika pavadīšanas, viens no lieliskiem brīvā laika pavadīšanas veidiem, protams, bija došanās uz vietējo Vidzemes tirgu, kas bija vēl viens tāds milzīgs fórums, bet par to tad, cik es noprotu, tālāk stāstīs Ieva. Paldies jums! Paldies!